visiem šeit sarunu festivālā Lampa. Un man ir liela sajūta, ka zinat, kur esat atnākuši. Uz diskusiju ar nosaukumu no sporta bāra līdz vīru grupai un kāpēc vīriešiem vajag kopienu. Šodien mēs tādā foršā vīru grupā parunāsim par to, vai tiešām vīrietim pietiek ar to, ka piekdienas vakarā aiziet uz kādu krogu un iedzert aliņu ar čomiem un pārspriest hokeju, vai arī tomēr aiz tā slēpjas kaut kas dziļāks un kaut kas vairāk. Un, ziniet, šis nav tāds filozofiskais jautājums no zila gaisa. Es varu pieminēt, ka par šīs diskusijas tādu lielu atbalstu esam pateicīgi British Council, Britu padomei, un es tiešām redzu, ka viņiem šis jautājums ir patiešām aktuāls, jo nesen Britu padomes atbalstītā pētījumā par dzimumu līdztiesību Latvijā. Tur ir tāds sarežģīts nosaukums. Ko veids pētniecības firma Tuso sadarbībā ar asociēto profesoru Mairitu Zitmari? Viņi atklāja tādas ļoti dažas nozīmīgas lietas par vīriešiem mūsdienu Latvijas sabiedrībā. Dažas nosaukšu, tādas interesantās atziņas, ko varbūt mēs jau visi zinām, bet šis ir tagad zinātniski pamatots. Joprojām dominē stereotips, ka vīrietim jābūt galvenajam ģimenes apgādniekam un pelnītājam, un tas uzliek milzīgu spiedienu. Vīrieši neiesaistās kopienu kultūras aktivitātēs, lai gan man ir liels prieks redzēt šeit ļoti daudz vīriešu. Pastāv nerakstīts likums, ka vīriešiem savas emocijas ir jāapslāpē un jāslēpj, jo tas skaitās kā vājums. Un alkohols bieži kļūst par tādu kā leģitīmu veidu, kā šo emocionālo barjeru pārkāpt un beidzot atklāti parunāt ar citiem vīriem. Tas nozīmē, ka tas sporta bārs tā nav īsti tikai vieta, kur iedzert aliņu, jo aliņš garšo, bet bieži vien tā ir tāda vienīgā pieejamā vīriem telpa, kur būt nedaudz cilvēciskākiem, kur būt pašiem sev un būt bez nosodījuma. Vai tā tam būtu jābūt? Kādas ir vispārībā alternatīvas? Un par to tad šodien runāšu ar 4 izmeklētiem vīriem. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka viņi ir paspējuši. Daži, tā kā fotofinišā ir paspējuši uz šo diskusiju. Iepazīsimies. Blakus man Agris Starts, kuru daudz pazīst caur viņu izveidoto un tikko noslēgušos projektu 1000 dienas skaidrā. Un Agris savā pieredzē ir izjutis, ko tad nozīmē laust stereotipus un cik svarīgs šajā ceļā ir citu atbalsts, beidzot lietot alkoholu. Agris ir arī supervizors. Tālāk mums ir Ernsts Puliņš Cinis, ārsts psihoterapeits, kurš savā ikdienas darbā redz, ar kādiem mentālās veselības izaicinājumiem tad saskarās vīrieši, kādi ir tie dziļākie psihoemocionālie iemesli, un varbūt tad cerams nedaudz dziļāk painteresēties, kāpēc tad vīri mēģina tikties ar citiem vīriem, meklēt to saikni. Tād mums ir Oskars Grīslis, cilvēks, kurš pirmkārt vada intelekta attīstības centru, un viņš ne tikai runā, bet arī praktiski dara, ja mēs kaut ko runājam par vīru grupām. Oskars ir viens no vīru grupas evolūciju veidotājiem, un varēs tad pastāstīt, kā tas notiek dzīvē, un kā vīri sanāk kopā, lai augtu, nevis tikai pavadītu to laiku. Un Vents Sīlis, filozofs, cilvēks, kurš vienmēr kaut ko pieraksta, viens no pirmajiem, kurš Latvijā sāka veidot un popularizēt vīru grupas. Vents jau gadiem ir runājis par to, kāpēc mūsdienu vīrietim ir vajadzīga dziļāka saikne ar citiem cilvēkiem. Un man liekas, ka Vents arī bija droši vien pirmais, caur kuru uzzināju, ka ir tādas vīru grupas izrādās. Mans vārds ir Gatis Smidrovskis, esmu biedrības tēvi valdes loceklis un vadu tēvu grupas jau 6 gadus laikam, un līdz ar to ir foršas arī bijušas padziļinātas sarunas ar vīriem, un es varu droši arī atzīt, no šiem 4 vīriem 2 es varu saukt arī par brāļiem, bet par to tad vairāk mūsu diskusijā. Sāksim tad varbūt tā secīgi, jo katram no šiem vīriem ir sava specifika. Un sāksim ar Agri, kurš vairāk tad varbūt pārzina, ir reāli šo 1000 dienu laikā izpētījis alkohola lietošanas paradumus, iemeslus un varbūt arī no šos vajadzību pēc tā.
Man izskatās, ka tā socializēšanās pie alus glāzes ir paudžu laikā ieaudzināta lieta. Kaut kas tāds, ko mēs esam varbūt tā kā redzējuši no saviem vīriem, saviem tēviem, vectēviem. Nezinu, pēc darba, pēc treniņa aizējam iedzert aliņu. Nu, it kā jau tā kā ar sportu varbūt ne līdz galam tas sasaistās. Bet kāpēc, tavuprāt, alkohols ir kļuvis par tādu sociālo līmi mums vīriešu vidū? Un, vai tas ir kaut kāds tā kā vienīgais veids, kā mēs varam atrast kaut kādu veidu parunāt ar džekiem? Jā, paldies vispirms, ka izmeklēji mani īpaši. Un, atbildot uz jautājumu, laikam esam secīgi. Tu ļoti pareizi norādi par to, ka tā ir tā kā sociālā līme, kas ir principā mākslīgi radīta situācija, bet vēsturiski veidota tādā ziņā, ka viņi ir izsana. Jo tēvi, vectēvi ir lietojuši bieži vien tieši tam dēļ lieto arī viņu bērni. Man arī ir bijis raidījums ar psihoterapeitiem, kas arī godīgi saka to, ka lielāka varbūtība, kā bērns lietos, ir tad, ja viņa priekšā lieto tēvs vai māte vai abi kopā. Un, ja runa ir par tēviem, kas ir tradicionāli lietojuši, un viņiem šī lietošanas kompānija ir vienīgā vieta, kur viņi izjūt tādu atvieglojumu sajūtu, kurā viņi var ļaut vietu emocijām, ļaut pateikt to, kas citā vietā, citā laikā liktu par viņiem domāt, ka viņi ir kaut kā pārāk maigi. Ja, ka viņi atļauj sev būt viņiem pašiem tikai tad, kad viņi ir dzērumā, jo tā ir tās stāvoklis, kurā pirmkārt pašam mazāk rūp, ko par mani domā. Otrkārt, dzērums bieži vien attaisno cilvēka pasacīto, attaisno cilvēka izdarīto, un viņš jūtās brīvāks tā izteikties. Citkārt jautājums par to, vai tas ir vienīgais veids un vienīgā vieta, noteikti nē. Es šo varētu salīdzināt ar, teiksim, katram vīrietim ir tas savs iemesls, kāpēc viņš lieto. Un tas ir tādā salīdzinājumā, piemēram, ja tev sāp zobs, tu iedzer pretsāpu līdzekli. Tev zobs vairs nesāp, bet no tā arī nekas nesadzīst. Zobam nepaliek labāk. Ietekmi izies, un tev atkal zobs sāks sāpēt. Un tāpat tās ir ar vīriešiem un ar sievietēm, ar jebkuru cilvēku. Ja cilvēks lieto, jo viņam kaut kas sāp, jo iekšā kaut kas urd, viņš iedzer, viņam uz to brīdi paliek labāk, bet tiklīdz tā lietošana būs beigusies, tas jau problēma nav atrisinājis. Kā rezultātā tā lietošana ar vīriem krogā nodrošina tādu atvieglojumu sajūtu uz to brīdi. Jā, mēs parunājām, mēs it kā ir labi, bet problēma jau nav atrisināta. Citkārt šādās vīru grupu vietās, kur tiešām cilvēki satiekas un atklāja, ka mana problēma pat nav unikāla problēma, kā ar šo ir arī citi vīri ir sasaistījušies, un mēs varam pārrunāt šos jautājumus. Tas citkārt var sniegt šo te labvēlīgo tiešām problēmas risinājumu efektu. Paldies. Vēnt, atgriežamies pie pirmsākumiem. Tu biji viens no pirmajiem, kas Latvijā sāka veidot vīru grupas. Varbūt tu vari pastāstīt, kas bija tas pirmais impulss, iemesls, kāpēc kaut ko tādu vispār darīt, vīriem kaut kur sanākt, pie tam vēl ne uz vienu stundu sēdēt aplī par kaut ko runāt? Ne, kāds skaidrs iemesls, pusmūža krīze, ar depresiju, ar jūkošu laulību. Kaut ko vēl pielikt? Tāds normāls, pusmūža komplekts, kas arī bija tajā brīdī. Teiksim tā, mana vēlme un vispār vajadzība pēc vīru. Es varbūt par sevi runāšu vienkārši tāpēc, ka man tā vieglāk ir. Es nesaku, ka es kaut kāds piemērs kādam būtu, bet vienkārši tā objektīvāk sanāks. Es sapratu vienkārši, ka man neapmierina tajā brīdī nedz tradicionālo uzskatu sistēmu piedāvātie modeļi. Kādam vīrietim jābūt, atver, jebkuras reliģiskos rakstus vai kādu citu tradīciju, un tur tev priekšraksts stāv diezgan skaidrs priekšā. Un tad tu lasi to visu un domā, interesanti, kāds tam sakars par manu dzīvi. Otrs ir
iespēju paskatīties apkārt sabiedrībā, un tur vienmēr ir kāds, kurš saka, ka dzimuma ir fikcija, to tev viss nevajag, tu nemokies nemaz, tev nekāda dzimuma nav, to tu viss esi iedomājies. Nu, kad es tomēr apskatu sevi no rīta vānas istabā, kaut ko es tur redzu, un es tikai neesmu mierā ar to, ka man nav dzimuma. Bet atkal, tas ir vairāk par to, ka šīs divas galējības, ja vienā gadījumā ļoti rigida, strikta pienākuma izjūta raksturojošas stāsts, un otrs ir vispār absolūti putra neskaidrība un migla par šo, un kāds protests pret dzimumu jēdzienu kā tādu. Vīru grupa man radās, teiksim tā, mana pieredze vispār iespaidoja cilvēks, kam es esmu par to ļoti pateicīgs, tas ir Juris Rubens, kurš 2016. gadā uzrakstīja grāmatu Viņa un viņš – seks un mīlestība. Un viņam ienāca prātā uztaisīt publisko lekciju. Nu, ļoti līdzīgi tādu kā šeit, tikai tur 1000 cilvēki bija augstskolā turībā, ja nemaldos. Un tajā lekcijā notika interesanta lieta. Es klausījos, un tā lekcija bija pirmā reize manā mūžā, kad man pielēc, kas ar mani notiek. Man bija tajā brīdī, cik tur sanāk, īsi pirms 40, un man pēkšņi pielēca, ka tas, kā es esmu līdz šim redzējis savu dzīvi, ir galīgi garām. Par ko tad Juris runāja? Viņš runāja par iniciāciju. Šeit klātsošie vīri, tā vai citā formā, ir iniciācijas procesiem izgājuši cauri, lai tu kļūtu par ārstu psihoterapeitu. Tev ir viena veida iniciācija. Mēs ar Oskaru esam bijuši, man liekas, arī tu biji, ja? Tajā pasākumā. Restīvi, mēs bijām šajā vīriešu iniciācijas pasākumā. Kas tad ir iniciācija? Iniciācija tas ir tad, kad tu novelc visas savas sociālās maskas un paliec tur tāds, kāds esi, vājš, ievainojams un patiesībā nepieaudzis. Un neko tu tur nevar izdarīt, tev nav vairs nevienas iespējas noslēpties pašam no sevis. Un tu tādā situācijā tu nonāc 2 gadījumos. Vai nu tevi tur ieliek pusmūža krīze, vai arī tu tur aizbrauc labprātīgi, tāpēc, ka pusmūža krīze ir kaut kas tāds, kas ar tevi jau notiek, tu vienkārši vēl neesi tādā izmisumā. Nu, tas ir, tu jūti, ka ir ziepes, bet nav vēl tāds galīgs ziepes un galīgs tuņķis. Un es to saku ar tādu lielu sirsnību. Mīļie draugi, beidziet vairīties no savām krīzēm. Jūsu krīzes patiesībā ir jūsu atgriešanās pie cilvēcības, jo tas jūs nevarat iedomāties, cik neciešami jūs esat saviem radiniekiem un darba biedriem ar neatrisinātu personisku problēmu. Jūs vainojat visus, izņemot sevi. Visus. Valdību, priekšnieku, savu attiecību partneri, savus bērnus, nezinu, kaut kādu aizokeāna vadoni, jo tas arī kaut ko manā dzīvē čakarē, protams. Baigi viņam interesē, ko tas Juris Bauskā tur, vai ne? Visi taču saprot, masona sazvērstība ir tikai tāpēc, lai kaut kāds Rihards Reizeknē telptu izčakarēts no 10 centiem. Mērogi kādi. Līdz ar to pie nopietnākas nots atgriežoties, vīru grupas priekš manis radās kā tāds sauciens, hei, mēs vispār saprotam, kas tas ir būt vīrietim. Un savienojumā ar šo te Jūra aprakstīto un vēlāk manis pētīto, un kur es arī dziļumā esmu aizgājis tādā, kā es sāku mācīties jungalnītisko psiholoģiju pirms 5 gadiem, un esmu psiholoģijas maģistratūras 1. gadā, respektīvi sapratu, ka es gribu savu mūžu veltīt jautājumam par to, kā atrisināt pusmūžu krīzi, un tajā ietilpstošo jautājumu par vīrišķību. Jo šis jautājums ir arhetipāls. Katrs no mums caur savā pieaugšanā sastopās ar pilnīgu un neglābjamu sakāvi. Un tur arī tās alkohols nāk klāt. Jo redziet, alkohols ir viena brīnišķīga lieta, kā resurss kam? Mēs esam lētā alkohola zeme, tam ir jābūt pateiktam, un kamēr mums ir lētais alkohols, tikmēr mums nav revolūcijas. Tāpēc, ka ja mums atņemt šo te sedatīvu, šo te anestēziju, tad es domāju, mēs saskartos ar daudz augstāku gan vardarbības, gan sociālā protesta līmeni. Bet alkoholu mēs darām kāpēc? Tāpēc, ka pirmkārt, alkohols dod pašcieņu, otrkārt, tas dod labsajūtu, treškārt, tas ļauj pārvarēt kaunu, ceturtkārt, tas rada piederības sajūtu. Ja jūs šīs lietas uzskaitītu bez alkohola, jūs konstatētu, ka tās ir normālas pašcieņas un normālas emocionālās pašregulācijas sastāvdaļas. Tad būtībā alkohols dara priekš mums to, kas būtu jādara psihologam vai man pašam. Alkohols ir mans psihologs pudelē. Vienkārši alkohola iedarbība ir uz pāris stundām, un tas ir daudz lētāks un pieejams pilnīgi katram. Tā kā mūsu dzeršanas paradumi patiesībā norāda uz mūsu pusmūžas krīzes izplatību un dziļumu.
Un kā risinājums šī alternatīva vīru grupas ir risināt to citos veidos, jaunos veidos, neierastos veidos. Un ja mēs līdz tam aizrunāsimies, var arī pamazām izstāstīt šī risinājuma struktūru un iedarbību un tā tālāk. Bet tāda īsa atbilde uz to, kāpēc vīru grupas. Paldies tev par kondensēto variantu. Mans mēdz būt tāds kodolīgs, jā. Ernest, paskatāmies uz šo no psihoterapeita puses, ko īstenībā Vents jau tā kā ievirzīja. Kas ir tas dziļākais psihoemocionālais iemesls, kāpēc vīri meklē šīs attiecības un saiknes ar citiem vīriem? Un, varbūt tu vari padalīties arī par to, kas tad notiek, ja šīs saiknes trūkst? Tad saika ne ar alkoholu, bet ar vīriem. Būtībā es tur saskatu kaut ko līdzīgu. Ja tā no psihoterapeitiskā skatu punkta mēs runājam kādreiz par objektu attiecībām, kas parastā interpretācijā ir ar citiem cilvēkiem, bet ar pudeli arī teorētiski var būt attiecības tieši tāpatās kā ar telefonu un visiem pārējiem. Un ar pudeli labas attiecības, jo viņi vienmēr mierina, bet ar citiem vīriem, kāpēc mēs vispār meklējam? Tāpēc, ka viņi mūs var radīt, piemēram, piederības sajūtu, ir man līdzīgais, es varu mācīties no viņa, varu augt varbūt kopā ar viņu. Ja mēs ņemam tādu attīstības modeli, tad visbiežāk tēvs būtu tas, kuram būtu jāmodelē tā, teiksim, jaunā vīrieša attīstība un mācīt to emocionālo regulāciju. Kā mēs zinām, nevienmēr tas tik labi izdodās. Dažādu iemeslu dēļ, un tad izaugot pieauguši vīrieši šeit sēž un saka, kur mums vajag jauns brāļus, mums vajag jauns paraugu modeļus, no kā mācīties, kam mēģināt līdzināties. Un tur var iet ļoti dziļi, ja, teiksim, par tām pašām emocijām, kad, teiksim, tas alkohols kā būtībā vienīgais medikaments, kurš izārstē kaunu, to var izdarīt arī caur socializācijas ceļu. Jo kauns ir tā emocija, kurai nepatīk, ka par viņu runā. Tiklīdz mēs sākam runāt par kaut ko, par ko ir kauns, un pa lielam pēc tam vairs nav kauns. Jo es jau esmu tam pārkāpis pāri, es to pateicu, un tad, teiksim, ja mēs izrunājam, piemēram, tādā vīru grupā, kur es saku nožēlot, ka es neesmu nokļuvis tajā grupā. Man gribētos būt kā pacientam vai kā dalībniekam tajā grupā. Vienreiz nekā vadītājam. Turēšu pie vārda. Tad izrunājot, būtībā saprotot, ka nav par ko tik ļoti kaunēties, par kaut kādām nedrošībām, nevarēšanām, saprast, ka nav viss jāvar, nav viss jāspēj, tev nav arī vienam viss jāvar izdarīt. Tad mēs varam tā iedvesmoties un augt kopā ar pārējiem. Un, ļoti dažādos līmeņos var iet, jo dziļākais, manuprāt, jau ir tāda evolucionārā skatu punktā, ka, ja, teiksim, mēs te būtu 5 mednieki savākušies, tad būtu baigi labi, ja mēs padalītos, kas mums ir sanācis medībās, kas kuram nav sanācis medībās. Mēs varam mācīties no viena otru kļūdām, skatīties, kur ir labāki medību lauki vai kur tās smukākās čiks ir. Un, tas jau tā piederība jau ir evolucionāri vienmēr mums ir noderējusi. Tā kā mēs esam kopā ar kādu, tad mēs esam stiprāki. Man liekas, es piebremzēšu tagad. Gaidīšu vēl jautājumus. Labi, toreiz izpausties arī vēlāk. Mēs jau zinām, ka smukākās čikas ir Latvijā. Oskar, tu esi viens no vīru grupas evolūcija dibinātājiem. Varbūt tu vari pastāstīt, kā tad jūs veicat šo evolūciju vīriem un kādas ir tās prakses un metodas, ar ko jūs nodarbojaties. Varbūt tu arī zini, ārpus vīru grupām vai ārpus tām jūsu praksēm, kas ir tas, ko vīri dara, kur viņi satiekās? Jā, laikam šeit es pārstāvu tieši to praktisko pusi, jo faktiski 7 gadus jau vadu vīru grupu kopā ar savu kolēģi. Un es atceros to, ka tiešām Vents iesāka šo kustību, un 7 gadu atpakaļ mums viens biedrs, kurš piedalījās vienā no grupām ar Ventu, piedāvāja arī piedalīties un mums veidot grupu. Mēs savācāmies forši čaļi, mēs bijām aptuveni 6,
Un mums tā entuziasma pietika aptuveni pusgadam. Un ļoti bieži, starp citu, vīru grupās viens no izaicinājumiem tā ir prasība pēc disciplīnas, pēc regularitātes, pēc noteikumu ievērošanas. Un kaut kādā brīdī mēs pamanījām, ka īsti varbūt paliek garlaicīgi un kaut kas tai vīru grupai pietrūkst. Un tā mūsu ideja bija par to, ka mums tiešām ir mērķiecīgi jārada savu veidu tāds instruments, kurš būtu dzīvotspējīgs. Un šobrīd no 7 vīriem mēs tādā lielākā lokā esam pārvērtušies par 100 vīru komūnu. 50 no tiem ir diezgan aktīvi, bet 25 mēs esam tie, kas visbiežāk sanāk kopā un piedalāmies dažādu veidu aktivitātēs. Un mums tiešām ir struktūra, mēs virzāmies vai skatāmies uz savu dzīvi četros aspektos. Tātad viens ir tava veselība, kas ietilps gan fiziskā veselība, gan garīgā, gan mentālā, gan arī attiecības, kas ir ļoti svarīgi, kā mēs, kā vīrieši, veidojam attiecības. Es teiktu, varbūt kādam liksies tas tā, varbūt nepierast primāri pašam ar sevi. Vai tu spēj sevi mīlēt, ko nozīmē mīlestība, kā tu veido attiecības tālāk ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, ar savu sievu. Tas ir tādi dziļi jautājumi un nevienmēr viegli, bet tie noteikti virza mūs uz attīstību. Tāpat arī, kā tu realizē sevi finanšu jomā, kā vadītājs, kā kolēģis, kā darbinieks. Ja, tas ļoti svarīgi ir, kā tu uztur savu ģimeni. Un, protams, arī garīgā attīstība, kurā ir gan prāts, gan emocijas, gan vispār tavu uztveri par dzīvi. Līdz ar to tas ir tāds ļoti koncentrēts un mērķiecīgs faktiski formāts, kurā mēs organizējam gan pārgājienus, gan vīru apļus. Un tajā brīdī, kad mums tāds 90 dienu sanākšanas formāts, tur ir jābūt tā, ka katru nedēļu, katru otro nedēļu tev ir jānāk 7 no rīta kopā ar vīriem, jārunā par šīm tēmām. Ko tas dod? Tas dod apzinātību. Tu sāc uzdot sev jautājumus, kāds es esmu, kāda pasaule paliek pēc manis, ko es daru labu pasaulē. Un ļoti daudz tādu dziļi patiesībā jautājumu. Viņi nevienmēr ir viegli, viņi nevienmēr ir patīkami, viņi ir grūti. Bet, manuprāt, šie jautājumi ir katram vīrietim jāuzdod. Katram vīrietim ir jāuzdod. Ja? Un, protams, arī šie jautājumi, šīs vērtības, kuras tu gūsti šajos jautājumos, tev pēc tam jānodod tālāk. Taviem bērniem īpaši tie ir dēli. Jo būsim atklāti, mums pietrūkst tādas, tieši kā jau Vens arī minēja, ja, tādas vīriešu iniciācijas, kas patiesībā senās kultūrās bija, kur mazus, salīdzoši, ne mazus, bet jaunus zēnus vedu uz mežu, bieži vien faktiski viņi piedzīvoja mikronāvi. Un tas ir tas, ko mēs nepiedzīvojam, vai piedzīvojam tad, kad mums ir 30, tad, kad mums ir 40, tad, kad mēs jau, no kā vīrietis aug? Vīrietis aug no sāpēm. Vīrietis aug no piedzīvotā, faktiski bezspēcīguma. Jo vairāk tu šādus momentus dzīvē piedzīvo, jo vairāk tu saproti, kur ir tavs patiesais spēks, kur ir tavs patiesais es, kas tev ir jādara dzīvē. Tās ir mikrokrīzes, un tāpēc labāk ir, faktiski, es teiktu tā, apzināti iet šo ceļu, apzināti uzdot sev šos jautājumus, apzināti iemest sevi tādos apstākļos, kas varbūt tev nav vērti, kas bieži vien sāks no sarunām, no atklātības, no spējas pieņemt cita viedokli, no spējas pateikt godīgi, atklāti, atzīties. Tās ļoti spēcīgas lietas, tāpēc tur ir izaugsme. Tur ir izaugsme un jā, mēs tiešām piedzīvojam to, ka vīri atnāk visbiežāk, ne visbiežāk, bet tas ir tā diezgan arī, es esmu lasījis arī grāmatās par to, ka vīru grupās diezgan daudz ir vīrieši, kuriem nav bijis veiksmīgs kontakts ar tēvu. Diezgan liels īpatsvars. Otra lieta ir, tie ir vīrieši, kuri iespējams varbūt jau ir piedzīvojuši krīzi vai jūt, ka tu tosies krīzi. Tās var būt attiecības, tas var būt darbs, tas var būt vēl kaut kas. Ir, protams, arī vīri, kurus interesē kaut kas vairāk, kā tikai sports, kā tikai sarunas bārā, kā tikai mašīnas, kā tikai sievietes. Viņus interesē plašāki dzīves jautājumi, viņus interesē lasīt grāmatas, apmainīties ar informāciju par izlasīto, par labākiem YouTube podkastiem. Es domāju, ka tas ir tas, kas veido šo mūsu kodolu, un es tiešām esmu patiesībā priecīgs,
ka mums ir vīri, kas mūsu vīru grupā ir jau 5 gadus un 6 gadus, un tā ir liela disciplīna. Tā ir liela disciplīna, un es teiktu tāpat, faktiski mēs esam viens otram mazais psihoterapeits, ja, kur tu faktiski šajā vīru aplī, šajā vīru grupā, ja, tu gan palīdzi citam, gan palīdzi primāri jau pats sev risināt savus jautājumus. Tā, es ceru, ka es atbildēju. Interesanti, jā, es tagad atcerējos par tām mazajām krīzēm, kas īstenībā vīriešu dzīvē notiek. Tu tagad man atgādināja, kas viens ir izēja no vecāka mājas, kad tu kļūsti bišķītiņi tomēr pieaudzis, tad ir bērnu piedzimšana, tad ir diemžēl daudziem, ja es pareizi atceros, aptuveni pusē tā ir šķiršanās. Un tad ir pensijas vecums, kad tavs pienesums sabiedrībai vairs nav tā kā kalpošana darbā un tā visa pārstrāde. Un šajos krīzes momentos tas ir tikai tas brīdis, kad viņi meklē ārpusē kaut kādu palīdzību. Drīkst piebilst. Baigi maz tās krīzes uzskaitīja. Krīzes tik daudz vairāk. Mums ikdienā, katrā dienā ir pāris mazās krīzes iespējams. Un vienalga, vai tā ir teiksim, jauns pienākums darbā un darba maiņa, vai teiksim, tu brauc pa ceļu un domā, jā, kāds satiksmes dalībnieks šodien es būšu, vai es būšu tas agresīvais, vai tas pakļāvīgais. Un tad, arī tā var būt tāda mikrokrīzīte. Tad, kāda ir tad man identitāte? Ja? Tad es iešu un tagad līdīšu garām, vai tomēr palikšu un būšu paklausīgs. Tā, tad, kad skatās no personību attīstības viedokļa, tad krīzes ir kritiski svarīgs moments. Kad runā par, teiksim, par vecākiem, kas pārdzīvo, ka viņi nav perfekti, tad es parasti atbildu, ja tu esi perfekts vecāks, tad tu esi ļoti slikts vecāks. Ir jābūt vienkārši gana labam, un krīzes būtībā ir nepieciešams priekš augšanas, un ir jābūt šiem te empātijas zudumiem no vecāka ik pa brīdim, vai tad, kad arī kaut vai tas tētis nav klāt, tad tas puika mācīsies jau, bet labi, šis ir tas brīdis, ka man ir tomēr jāsaņemās, bet tad, kad viņš atnāks apakaļ, tad es pateikšu, cik es esmu dusmīgs, ka viņš nebija klāt, tā kā man vajadzēja. Un tā, visas šīs mazās krīzes mums ļoti palīdz priekš augšanas un attīstības. Oskar, tu kaut ko gribētu teikt? Jā, paturpinot pa krīzēm, bieži vien tas, kas notiek mūsu dzīvē, mēs uzturam to kā kaut ko unikālu, ka tikai ar mani notiek. Tās bieži vien mēs tā domājam, bet patiesībā, ja mēs tiešām balasām attīstības psiholoģiju, tad mēs zinām, ka konkrētā vecumā notiek konkrētas lietas. Ja, pusaudzībā ir savas mikrokrīzes, vēlāk pirmajā darba pieredzē un aplauzienos ir savas darba krīzes, un pēc tam savukārt jau 40 gados ir cita veida krīzes, bet lielā mērā viņas daudziem cilvēkiem ir kopīgas. Un, kā es saku, kas patiešām palīdz, ka tajā brīdī, kad tu esi krīzē, vienalga, ja tev ir kaut kāds jautājums, tev ir tava dzīves pieredze, tev ir tas, ko tu esi mācījies no sava tēva, no savas mātes, no sabiedrības, tas tavs lego, kas tavā galvā dzīvo. Tajā brīdī, kad tu esi vīru aplī, tev ir 8 vīri, tev ir 8 lego. 8 iespējas, kā to puzli salikt no jauna, kā viņu pārveidot. Un, manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja, jā, kas tev ļauj paskatīties gan uz sevīm citādāk, gan saklausīt iespējams no cita vīra. Un līdz ar to tiešām es varu teikt, ka tas, kas notiek vīru grupās, vīru grupas ir terapeitiskas. Jā, varbūt mēs nevienmēr to tā atzīstam un sakām, jā, bet tas, kas notiek vīru grupās, tā ir tāda laba lieta. Es te paldies Oskaram par foršo sākumu, vienkārši gribas papildināt, jo varbūt klātsošiem nav īsti skaidrs, kas tur tāds terapeitisks, kad 8 džeki stāst par to, kā viņiem dzīvē neiet. Kāpēc pēkšņi tas kādam izdara kaut ko labu? Šī te netika acīm redzamā puse parāda lūko. Pirmkārt, tad, kad mēs esam grupā, un pamaniet to, ka mēs vispār esam tāda sabiedrība, kas šos te lauka tēmas izmanto diezgan bieži. Tiksim, ja jūs esat pamanījuši, tad viena no terapeitiskākajām un vispār robežas nobrucinošanākajām pieredzēm ir dziesmu svētku pieredze. Tāpēc, ka grupā sapulcējoties cilvēkiem izveidojās tā sauktais grupas lauks, tas ir aprakstīts dažādos pētījumos. Un šis grupas lauks sāk darīt ar mums lietas. Tas lauks veidojās tāpēc, ka mēs esam atklāti un tieši.
Vīru grupā 8 cilvēki var šo atklātību diezgan ātri un diezgan tieši dabūt. Un tajā brīdī tas kļūst par resursu. Tā nav vienkārši sarunāšanās, tā ir šī grupas lauka veidošana. Un šajā laukā veidojoties, konstelējas tas, ko, es piedodiet nedaudz tehniski tā aiziešu, ko jungiāņi, pie kuriem es piedaru, sauc par kolektīvo tēvu. Tad lūk. Šis te kolektīvais tēvs ir tas tēvs, kas mums nekad nav bijis realitātē. Realitātē mums ir bijuši, kā pareizi saka Ernests, ka mums ir bijuši vienkārši gana labi vecāki. Šis kolektīvais tēvs ir visu tēva tēvs. Ticīgam cilvēkam tas dabiski ir Dievs, neticīgam cilvēkam tas ir, kaut kāds visums, aprātīgais princips, dao, logos, vienalga kas. Un tajā brīdī, kad jūs pieredzat kontaktu ar šo lielo tēvu, ļoti daudzas lietas mūsos sakārtojās. Mēs saņemam šo tēva svētību, bet saņemam to nevis no konkrētā Oskara vai Agra vai Ernesta vai kāda. Mēs to saņemam būtībā no augšas. Proti, tā ir garīgā prakse, kas tiek īstenota grupā. Ja? Mēs tur ne tikai runājam par to, vai tu meditē, vai tu sēdi tur jogas pozās vai kā citādāk, bet pati atrašanās grupā, aplī, ir garīgā prakse, kas mūs izmaina. Un tāpēc tās grupas ir tik grūti noturēt, jo pirmajā brīdī, pirmo pusgadu visi iet ar ekstāzi. Šitā var izrādās. Izrādās, tu vari būt atklāts un patiesi pieredzēt pats sevi. Pēc tam tas sāk kļūt par darbu, jo tev jāsāk turēt lauks priekš citiem. Un tad tev pēkšņi atrodās svarīgākas lietas. Ko tur man diet, vai ne ir piekdienas vakars? Es labāk nezinu. Paskatīšos hokeju, un man ir labāks lietas, ko darīt. Jo man dzīvē viss tagad ir kārtībā. Ja? Tas ir tas, ko mēs vienmēr aizmirstam. Uz baznīcu neviens neiet tajā brīdī, ka viņam dzīvē viss labi, tad, kad viss ir slikti. Tāpat uz vīru grupu mums ir jāiet tāpēc, ka mēs turam lauku priekš otra vīra. Bet atgriežoties pie šī kolektīvā tēva, tas, ko mēs šajās grupās mēģinām risināt, ir tā klāt nēsošā un arī piemēra pēc pat nēsošā tēva. Tā, daudziem vīriem atnākot uz grupu ir tāds jautājums, kā tas ir vispār? Nezinu, man tūlīt piedzimis bērns, ko dara tie tēvi? Veči, jūs zināt, ko viņi dara? Un tie veči tādi, es nezinu, es ar kaut kā mēģinu, tad vienkārši, kas sanāk, kas nesanāk. Un tā. Mēs neesam redzējuši normālu tēti. Lielākā daļa no mums 1 no 10 tādu ir redzējis. Jo tā statistika ir drausmīga. Līdz ar to, ko tas nozīmē, mēs neesam arī savām laulātajām draudzenēm partneriem, mēs nevaram piedāvāt adekvātu vīrieti, ja mēs viņu kur neesam redzējuši. Mēs piedāvāt tikai dažādas puišeļu versijas. Jā, viens ir nervozais puišels, otrs ir bravūrīgais puišels, trešais ir vārgulīgais puišels. Un šitāda te ir jūs tā izvēle. Tad, kad veči sāk iet grupās, viņi sāk augt. Tāpēc, ka viņi ieaicina telpā šo kolektīvo tēvu, viņi atrodas grupas laukā un viņi saņem šo iniciējošo pieredzi. Un tad ar vienu rituālu, un tur arī jāskaidro, kāpēc tas ir caur rituālu, tāpēc, ka rituāls ir ļoti spēcīgs šīs garīgās enerģijas fokusēšana. Dziesmu svētki ir rituāls, hokeja spēle ir rituāls, pat diskusija lampā ir rituāls. Labdien, mēs šeit visi esam sapulcējušies, mēs runāsim par tēmu, mēs ejam rituālajā telpā. Redziet, mums ir noslēgts aplis, mēs šeit izveidojam garīgu telpu, un te kaut kas notiek procesa apmaiņa. Šajā procesā dzimst jēga, rodas mērķi, tiek iegūts kaut kāds garīgs svars un satvers. Un tas ir tas, ko mēs darām vīru grupās. Mēs meklējam jēgu, mēs meklējam paši sevi un atrodam paši sevi ne tikai viens otrā, bet arī kolektīvās bezapziņas laukā. Darbināt šo lauku ir diezgan tāda nevienkārša pieredze, bet dažus aprakstus par to, kā to darīt, jūs varat atrast vietnē telpavīriem.lv, tur ir ielikta vīru grupas rokas grāmata, bez maksas, nokačājam, visi var paņemt, visi var dabūt, jūs varat prasīt Oskaram, es domāju, viņš neatteiks, ja kāds vīrs saka, es gribu grupu, pastāst, kā to dara, visi mēs esam pieejami, jo visi mēs esam baudījuši no šīs dziedinošās sakas. Tā. Es tad varbūt arī papildināšu no tās savas perspektīvas, jo es arī esmu kopā ar Oskaru evolūcijas grupā, vīru grupā, un man ir arī tā pieredze, kāda veidojas, kad cilvēks izņem no savas diētas alkoholu, un ir iespēja salīdzināt. Un es atceros tos laikus, kad es lietoju, un kad man likās, ka tas dziednieciskais process ir, ka tu ar saviem draugiem ej uz krogu, un jūs izrunājat lietas.
ne visu varbūt atceraties nākošajā rītā, bet izrunāts ir, tāda ventilēšanās ir notikusi, un šķietam process ir noticis, un viss ir kārtībā. Bet tās dziļās sarunas jau nenotiek tenī bārā. Tās dziļās sarunas notiek tad, kad cilvēks patiešām nostājās aci pret aci, un tas kolektīvais tēvs nav bārmenis, bet gan kāds, kurš patiešām vada to procesu. Un kad cilvēks sāk par tām savām emocijām, par tām savām sajūtām, vīrieši cilvēks sāk runāt skaidrā prātā, tas iegūst pilnīgi citu dimensiju. Tas iegūst pilnīgi citu spēku, jo tas viss, kas ir principā pateikts tajā draugu kompānijā, kur mēs uzskatām par it kā dziedinošu procesu, mēs beigās varam atklāt pavisam netīšām, ka tā draugu kompānija nav pat īsti draugi, bet tie ir cilvēki, ar kuriem tu esi iemācījies komfortabli kopā lietot alkoholu, nevis kaut ko citu risināt. Un tad, kad es uz savu personisko pieredzi varu pateikt, jo tad, kad es pasaku, es nepīpēju, cilvēks saka super, malacis, tad, kad es pasaku, es neēdu majonēzi, saka labi, nav labi tavam holesterīnam, tik līdz es pateicu, ka es nelietoju alkoholu, man uzreiz bija jāskaidrojās tev problēmas kaut kādas, kas ir. Un velk atpakaļ, un grib ievilkt atpakaļ, ko nevarētu teikt par vīru kopām un vīru grupām. Jo tanī brīdī, kad tu uz vīru grupu aiznes kaut ko, kas patiešām ir sāpīgs, vīri atbalsta, vīri ceļ, vīri dod iespēju nevis ar attieksmi, kur tu aizgāji, nāc labāk iedzert, bet nāc, es tev palīdzēšu, man tiešām ir tev ko iedot. Smuks tāds ievadiņš mums bija. Paldies. Mēs te parunājām, arī pieminējām to kaut kādas savas vājās puses parādīšanu, emocionalitātes parādīšanu. Es esmu dzirdējis, ka daudzas sievas gribētu, lai viņu vīri būtu atklātāki, runīgāki mājās un savu emocionālo pusi viņām parādīt un varbūt savu vājumu. Varbūt jums ir kādi komentāri par šo, vai to tiešām vajadzētu mājās darīt? Man liekas, tieši tāpatās kā vīriem, arī sievas bieži vien nezina īsti, ko viņas grib. Tieši to arī bieži gadās dzirdēt, ka no vienas puses ir šī idealizētā vīzija par to, ka kur ir emocionāli inteliģents vīrietis, un tad viņš runās, un viņš atpazīs manas emocijas, viņš būs empātisks, un viņš pats raudās, un bieži vien dabū pretī dabūt. Dievs, viņš tagad ir vājš, viņš vairs nav mans tas stiprais plecs, un es vairs nevaru būt tajā pilnīgi, tas ir vairāk implicēts, ka viņi vairs nevar būt tajā pilnīgajā atkarīga pozīcijā, tajā stereotipiskajā, tajā sievietes vājajā lomā, kur ir tas vīrietis stiprais un tā sieviete tā vājā, un tad bieži vien tā procesam vienkārši jāiet cauri visiem iesaistītajiem, gan vīriešiem, gan sievietēm. Un tas vājums, vai tas vājums pēdiņās, tas ir tāds abstrakts termins kā vājums, jo realitātē tie cilvēki, kas ir gatavi atklāties un stāstīt par kaut kādām grūtībām un kaut kādām lietām, kas nav sanākušas, kur ir tiešām tāds struggles, iekšēji cīņa, īstenībā tie cilvēki bieži ir daudz mentāli stiprāki, noturīgāki, un viņiem vajag krietni daudz vairāk, lai viņus salūstu. Tā kā īstenībā viņi ir tieši otrādi stiprāki. Par vājumu attiecībās. Es izstāstīšu jums joku, kuru stāsta Andrijs Solomons, kurš runāja brīnišķīgi par depresiju. Viņš saka, es aizbraucu uz konferenci, runāt par depresiju, un man starpbrīdī pienāk sieviete un saka, jūs zināt, man ir tāda problēma, es dzēru tās zāles, antidepresantas un tā, bet es nezinu, kā es to savam vīram varu pateikt, jo viņš nezina, un es nezinu, vai viņš man vairs vispār gribēs būt ar mani kopā, es atzīšos, ka man depresija. Un pēc brīdis, kāds vīrietis pienāk un izrādās, ka viņš tās sievas vīrs, un viņš saka, Klau, Andriju, tu te forši runāji. Zini, man ir problēma. Es dzeru zāles pret depresiju, bet es nevaru izdomāties,
kā es varētu šito pastāstīt savai sievai, jo viņi taču grib manī redzēt to stipro atbalstošanu un tā tālāk. Un šo Andriju stāstu viņš saka, iedomājieties, ja vienā guļamistabā divās dažādos skapīšos tiek slēptas vienas un tās pašas zāles. Jūsu attiecībās ir problēma, mīļie draugi. Tātad otrs jautājums ir, vai no otra mēs varam pieprasīt psihoterapiju. To es domāju, ka nē, tāpēc, ka otram nav, otrs var uzklausīt, var būt klātesoši, bet terapeits tā tomēr profesija to tā nevar darīt. Bet trešā lieta, un tā ir bīstamā lieta, un tas ir tas, kāpēc, ko vīru grupās bieži vien nāks dzirdēt no vīriem. Kad es savai sievai izstāstīju par savām, bērnības traumām, tad nākamajā strīdā viņa man šo visu pagrieza tā. Tas jau tāpēc, ka tu tur esi sačakarēts tādā un šitādā veidā, tāpēc tu neesi normāls. Respektīvi, šī te izpaustā informācija var tikt izmantota pret tevi. Un tas savukārt ir tas, kur, teiksim, kāpēc vīrieši arī ļoti nelabprāt dalās par to. Viņi tiešām baidās, ka pēc tam viņus, to izmantos pret viņiem. Bet kopumā, šo te vājie un stiprie jautājumi, es pacēlu to vispār ārpus dzimuma kontekstu un teiktu tā, ja mēs nesāksim runāt par savām kolektīvajām traumām, ja mēs nesāksim risināt savas kolektīvās traumas, tad mēs kā sabiedrība cietīsim no pasīvas agresijas, no neizārstētas depresijas, no trauksmes slēkmēm, no kaut kādas ksenofobijas slēkmēm. Restīvi, mēs būsim ļoti neirotizēta sabiedrība, kas vienlaikus savu neirozi noliedz. Būtībā tas ir dzīve trakonamā. Un ja jūs interesē, kāpēc mūsu Latvijas interneta telpa ir tik pilna ar agresiju, kur ir atbilde. Tāpēc, ka agresija ir vienīgā emocija, kas ļauj man nomaskēt kaunu, bailes, vilšanos un citas sāpes. Es to pārvēršu dusmās un tad izlieku to ārā uz kādu citu. Mēs dzīvojam, piedodiet, es teikšu tā, ļoti agresīvā vidē, kurā šī agresija ir mūsu neatrisināto traumu un problēmu tiešas sekas. Un Latvijas sabiedrība ļoti pietrūkst empātijas. Vīru grupa ir šī skarbā, vīrišķā, lietišķā empātija, kas nevis tur padara upurīti, saka, kāds tu nabadzīņš, tu tiešām tev viss pārdara, nē. Jā, es dzirdu tavas sāpes, saprotu tavas ciešanas, tagad es tev apskaušu, bet tu tālāk stāsti, kā tu tiks ar to galā. Meklēsim tavas resursus. Tas ir tas. Es arī labprāt papildinātu īstenībā tā doma par stiprumu un agresiju un alkoholu. Tas nav nekāds noslēpums. Alkohola lietošana ir saistīta ar agresivitāti. Un jo vairāk un jo biežāk lietot, jo cilvēki kļūst agresīvāki. Ne tikai no tā, ka viņam tātad alkohols rada šo, bet arī no tā, ka viņam dabiski samazinās laimes sajūta, un viņš vienkārši ir kašķīgs pēc būtības. Un tad, ja viņam tā laimes sajūta kādu ilgāku laiku nav bijusi, tas nāks ārā neizbēgam. Un ja jautājums ir par vai vīrietis ir stiprs, kurš izrāda savas emocijas, ja bez galējībām, tad es teiktu, ka jā, jo tas nozīmē, ka vīrietis ir gatavs stāties pretī savām iekšējām sajūtām, savām problēmām, sākt par tām beidzot runāt, sākt tās beidzot arī risināt, nevis gluži vienkārši nodzert tās. Jo tādu funkciju, anestēzijas funkciju alkohola lietošana dara, un visu galu beigās ir viena diezgan skaidra saprotama lieta. Neviena ģimene nav šķirta, jo vecis beidza dzert. Varētu tā būt. Es tiešām arī iztēlējos, ka tā varētu būt. Varbūt, ka tā nav pati tāda veselīgākā ģimene, bet ir iespējams. Tāds noslēdzošais man jums jautājums par varbūt tām grūtajām tēmām. Tad, kad mēs esam iepazinušies ar vīriem, viņi jau kaut kādas vairākas nedēļas nāk uz grupu un ir jau izveidojusies varbūt arī tā uzticamība uz citiem, ko es arī pieņemsim par savām tēvu grupām. Pirms es vispār sāku stāstīt, kas tur notiek, pie mums ir pilnīga konfidencialitāte. Es domāju, ka tas ir visa pamats. Pie mums tā kā Las Vegasā, kas notiek tēvu grupā, tas tur arī paliek. Līdzīgi ir arī vīru grupās. Un pēc tam, kad teiksim, šī uzticība ir izveidojusies, tad arī ir iespēja iet dziļāk. Ir iespēja jau cīnīties ar varbūt tādiem izaicinošajiem, grūtajiem jautājumiem.
kas ir tās tēmas, kas vīriem, ar kurām ir grūti cīnīties, kurām grūti tikt pāri? Es domāju, ka katram vīram konkrētā dzīves posmā, konkrētā dzīves situācijā ir kāda grūtā tēma. Un nedaudz paturpinot arī par šo vājumu un par šo traumatisko pieredzi, ja mēs savu sāpi, ja mēs savu vājumu netransformējam, neizdzīvojam, neiemācamies jaunus uzvedības modeļus, mēs to nododam tālāk. Mēs to nododam tālāk saviem bērniem, mēs to nododam tālāk savām sievām, mēs to nododam tālāk mūsu sabiedrībai. Un to mēs arī patiesībā redzam, ja tā būsim atklāti. Tad mans uzskats ir, ka mums nav īsti vesela sabiedrība šobrīd, ja, un tomēr tā pasaulē notiekošais to rāda. Tātad, pēc būtības, jā, pie vadības ir neiniciēti vīri, kuri neapzinās sevi, neapzinās, ko viņi dara, kāpēc viņi dara, jā, un šo tu vari dabūt tikai tad, ja tu sāc uzdot sev jautājumus, ja tu atklāji pats sev savus vājumus. Un tas, es domāju, katram vīram ir pats grūtākais, katram cilvēkam tas ir pats grūtākais atzīties tajā, kur man nebija taisnība, atzīties tajā, kas man neizdevās, atzīties savā vājumā, savā rupjībā, savā pārdarījumā. Ja? Un tas, manuprāt, ir tas, kas jāmācās. Runājot atkal par to, ka tajā brīdī, kad vīrs atnāk un viņš ir krīzē, pēc būtības mēs viņu varam skatīties kā uz vājo posmu. Viņam ir grūtības, viņam ir problēmas, viņš ir vājš. Bet no sistēma fenoloģijas skatu punkta vājais posms ir arī stiprais posms. Kāpēc? Jo caur savu transformāciju viņš var mainīt sistēmu. Viņš var mainīties un mainīsies visa sistēma. Viņš nevar mainīt savu sievu tiešā veidā. Viņš nevar mainīt savus bērnus lielā mērā. Bet viņš var mainīties pats savā attieksmē, savās domās, savos uzskatos un rezultātā arī savā uzvedībā. Ja vīrs piedzīvo transformāciju, ja viņš mainās savā uzvedībā, savā attieksmē, mainās mikrosistēma. Mainās viņš pats, mainās viņa ģimene, mainās viņa bizness, mainās pagasts, pilsēta un arī valsts. Un, manuprāt, tas ir tas, kas ir nepieciešams. Ir nepieciešams mainīties. Un tiem ir jābūt, mīļie vīrieši, tiem ir jābūt mums. Tiem ir jābūt mums. Jā, mēs tiešām dzīvojam arī sabiedrībā, kur sievietes ir pāratbildīgas. Sievietes dara pārāk daudz. Viņām nebūtu tik daudz jādara. Kāpēc? Jo mēs esam traumētā paudze. Mēs esam pēckara paudze, kurā sievietes ir bijušas tās, kuras ir stiprās, tās, kuras ir nesušas visu ģimeni, kuras ir nesušas bērnus, saimniecības darbus. Tas ļoti svarīgas tēmas, tāpēc es ļoti ceru, ka šī saruna tiešām nāks pa labu visiem mums. Mēs mainīsimies un domāsim un transformēsimies. Tas, laikam, šodien arī būs viss no manis. Es labprāt, Oskar, papildināšu ar savu novērojumu, jo es tātad šajā vīru grupā iesaistījos salīdzinoši nesen un to savu transformācijas ceļu arī uzsāku faktiski tikai kaut kādos 33, 34 gadu vecumā, tātad jau tādā krietnā briedumā. Un visu šo te, attiecīgi projekta laikā, 1000 dienu laikā, ko es arī intervēju cilvēkus, es secināju, ka vīriešus pārsvarā no tādas proaktīvas uz savu veselību vērstas uzvedības attur viena konkrēta emocija, un tās ir bailes. Viņiem ir diemžēl izveidojušies tāda sajūta, ka viņi nav drošībā, ja viņi veic kaut kādas darbības, kas ir pretēji sabiedrībā pieņemtām normām. Tātad, ja mums sabiedrībā ir pieņemts tos aliņus tenī bārā sūkt, viņam ir jāsaņemās reāla drosme, lai faktiski sanāktu ietu pret spalvu. Un tās bailes es atklāju, ka var iedalīt tādās diva veida bailēs. Vienas ir tās, ka, ja es beidzu lietot, tad man ir bail no tā, kas es īstenībā esmu, man ir bail no tās sarunas pašam ar sevi, kad es palikšu viens pats.
Un otra baile ir, nu tā jau tāda nāves baile, ka tu negribi būt izstumts. Tu negribi būt stigmatizēts par to, ka es arī biju savā laikā normāls čalis. Ja? Un man atlika tikai beigt lietot, ka man, kā saka, uzreiz pārkristīja, ka es esmu tas sliktais un tas nelāgais. Un tā ir tā stigma, ar kuru arī, manuprāt, vajadzētu strādāt un mazināt, lai vīrieši redz to, ka var mainīt ieradumus, un no tā nekas slikts nenotiks, ka tie ir tikai tukši vārdi. Es arī vēlējos nedaudz piebilst, jo tā vērojot procesu, nedaudz sāk šķist, ka mēs runājam par tirgzīmu, vīru grupa un bezalkoholisms. Bet īstenībā, šī ir retā skatu, kur vīrieši ir vairāk nekā sievietes, un diez vai šeit viss ir arī jūsu tirgzīmes vīru grupās. Un man šķiet, ka ir vērtīgi apdomāt, ko teiksim šeit klātesošie var darīt. Un tas tieši sasaistās ar to jautājumu par tām grūtajām tēmām, par neērtiem jautājumiem. Un tas varbūt, teiksim, kaut vai vienkārši organizētas dziļas sarunas un jau sev ieliec iepriekš savu prāta kabatiņā. Paklau, es gribu parunāt par to, ka, teiksim, man ir bail, ka mani, teiksim, nezinu, ar mani negribēs svinēt Jāņus, ja es nedzeršu. Un parunāties ar kādu citu, ja, kad ir bail no šīs iztumšanas. Vai teiksim, ir kauns atzīt sievai, kur man tur draud, ka amatā man pazeminās. Ja? Un kaut vai tik vienkāršas sarunas, es teiktu, var darīt, jebkur. Paņem šeit, noķer kādu svešu cilvēku uz vietas, un visticamākais to cilvēku neredzēs vairs nekad dzīvē. Un tas var noņemt no spiedienu nost, ja, no to bailes, no tā vērtējumu. Tu neredzēsi vairs to cilvēku pēc tam. Jebkurā brīdī varu izaicināt sevi, mācīties runāt par šīm lietām, atzīt sevi, iepazīt sevi šīs dažādās personības puses, gan tās spēcīgās, gan tās vājās puses. Un laikam man sanāk apiet apli līdz tam pirmiem jautājumam, kāpēc vīriešiem vajag to kopienu. Tur bija viens autors, kurš man patika, Jāloms, viņš aprakstīja tos grupas terapeitiskos faktorus, un kur ir šī kopības, piederības sajūta, altruismu var sajust, kur pieredzējušākie grupas dalībnieki var palīdzēt mazāk pieredzējušākiem. Tas tēvs dēlam vai tā teikt, viens otram mentorējamam. Tādu universālumu sajūtu, ka tu redzi, ka tu neesi vienīgais, kurš, teiksim, ārkārtīgi daudz kaunu izjūt, vai tu neesi vienīgais, kuram ir bail izgāzties citu priekšā. Un tajā pašā laikā arī savu unikalitāti izjust. Īstenībā, lai arī cik tev būtu daudz līdzīgā ar visiem pārējiem, tavs ceļš ir īstenībā ļoti unikāls. Un tur ir daudz tādu faktoru, kas spēlē lielu lomu, tad, kad, teiksim, runā par psihoterapijas grupām arī. Bet tie paši faktori spēlē lomu arī ģimenē, darba kolektīvos. Šeit pat vienkārši tie, kas šeit ir atnākuši, viņi var sajust kaut kādu varbūt universalitātes sajūtu. Kur šitie vīri, kas te sēž, viņiem arī kaut kādas savas grūtības ir, un man ir tieši tāpatās. Un tie visi ir tādi, ir kā nesajūtami, bet vērtīgi un spēcīgi faktori. Viena ļoti svarīga lieta, ko mēs neesam varbūt izcēluši. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi šajā skatuvē. Vai jūs zināt, kurā skatuvē mēs esam? Reģionu skatuvē. Un reģionos, manuprāt, šī tēma par kaut kādu kopienu veidošanu, par vīru grupu veidošanu varētu būt vēl sāpīgāka. Izkāpšana no alkohola lietošanas būtu vēl grūtāka. Uz tādiem novēlējumu vārdiem, mums tagad 6,5 minūtes ir palikušas, uz novēlējumu vārdiem aicināšu jūs padalīties, ko tagad vīriem darīt. Man liels prieks tiešām redzēt šeit tik daudz vīriešus. Ko viņiem darīt, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo Rīgā vai kaut kur reģionos? Man ir ideja uzreiz. Aiziet. Lai vai kur dzīvo liela daļa no Latvijas svinēs Jāņus Līgo svētkus reģionos. Un ko var darīt?
paņem, piesēdies pie ugunskura un parunājies par nopietno. Vienalga, ir vai nav alkohols. Vienkārši ņem, parunājies, mācies, mēģini palīdzēt citam. Nu, mēs te kaut kā iebraucām tajā brīdī, kad tad vīru grupas. Patiesībā sakot, vīru grupa jau tā arī radās. Tas ir aplis ap ugunskura. Nekas jau tur tāds jauns nav. Šitā mūsu, nezinu, kurā paudzē senči ir sēdējuši pēc medībām ap ugunskura un apsprieduši dzīves jēgu un dienā piedzīvoto. Bet es te pieķertos vārdam kopiena. Mēs par šito visu runājam laikā, kad Latvijas sabiedrība ir iespējams sašķeltākā kā jebkad agrāk. Jo mēs esam vairāk sašķelti, jo mums vairāk vienalga, kas notiek ar cilvēku blakus, jo mēs esam vārgāki. Mums ir ienaidnieks pie durvīm. Ukrainā jau ir karš. Ja mēs nepavērsīsim acis viens pret otru un nepajautāsim, kā es varu tev būt noderīgs, kā es varu tev būt blakus, mēs nekad neatradīsim tā uzticību, jo mēs mākam viens ar otru sabojāt attiecības par jebkuru tēmu, tā skaitā ģimenē. Ģimenē arī ir 8 dažādi viedokļi par to, kāda putra būtu brokastīs jāēd. Restīvi, mūsu spēju uz solidaritāti, mūsu spēju uz vienošanos, spēju vienam otram uzticēties un nesautīgi altruistiski sniegt to palīdzību, kur šobrīd esi gatavs sniegt. Tā nav nekāda ekskluzīvā vīru grupas lieta, tā ir lieta, ko jūs varat praktizēt šeit un tagad, kā jau kolēģis teica. Bet es aicinātu atgriezties pie tā, ka vispirms esmu es pats, pēc tam ir ģimene, pēc tam ir kopiena un tad ir tauta. Un kamēr mums nebūs kopienas, mēs nedabūsim tautu. Ja vienīgais veids, kā mēs varam savākties kopā, ir dziesmu svētki, ja vienīgais veids, kā saliedēt Latvijas sabiedrību, ir tad, kad karā jāiet, tad mēs esam nožēlojami, mēs neesam pelnījuši savu valsti. Vīru grupa ir pirmais, kā tu ej uz lielāku kopienu, ej pie cilvēkiem, kas nav tava tiešā ģimene un mēģini ar viņiem sastrādāties un sadarboties un priecāties par to, kā tu vari palīdzēt un kā tev var palīdzēt. Un no tā veidojās zemesardze un no zemesardzes veidojās valsts, jo mēs, piedodiet, mēs dzīvojam vēsturiskās krustcelēs, ja mēs tagad nesāksim apvienoties un apvienoties visdažādākajās formācijās, kā te forši teica, attiecības, veselība, finanses un, kas bija ceturts? Un izaugsme garīgā. Ja mēs nemeklēsim veidu, kā apvienoties, jo vīru grupas nav nekas ekskluzīvs. Šī ir vīru grupa, šī ir cilvēku grupa, šī ir brāļu un māsu grupa. Un šī galu galā ir tauta. Jo no kopienām arī sastāv tā lielā tauta. Mums ir pārāk maz, lai mēs vēl sāktu dalīties. Tāpēc vīru grupa ir veids, kā apvienoties, nevis veids, kā sadalīties. Es labprāt paturpināšu un papildināšu. Man nāk tādi vārdi galvā, ka stiprai ir jābūt ģimenei, nevis dzērienam. Stipri dzērieni vīrieti padara tikai vājāku. Un es pilnībā piekrītu Ventam par to, ka kādā situācijā mēs šobrīd atrodamies. Es teiktu, ka tad atstāsim alkohola lietošanu tiem otriem un paši citkārt stiprināsim sevi gan fiziski, gan mentāli. Jā, paldies. Un, laikam, mans novēlējums būs, nestoties uz to, ka šodien es pārstāvu vīru grupu un tādu vairāk vīru grupu skatījumu. Nevelti Gatis ir uzaicinājis brāli psihoterapeitu pie mums. Un jāsaka tā, ka arī vīru grupās atnāk arī vīri ar trauksmi, atnāk ar depresiju, atnāk ar tādām izteiktākām grūtībām, individuālām grūtībām. Mēs tomēr iesakām meklēt profesionālu palīdzību. Nav obligāti vienmēr, lai tas vien pretim būtu vīrietis. Tā var būt arī sieviete, tas ir profesionāls, kurš strādā ar mentālo sfēru, uzdod jautājumus, jo pēc būtības, kas tad ir terapeitiskais process? Terapeitiskais process ir saruna, kurā mums ir brīvi, mēs varam runāt, nejūtoties par to vainīgiem, nejūtoties slikti par to, ko mēs jūtam, ko mēs domājam. Un, laikam, tas būtu tas ieteikums vīriem, izmantojiet palīdzību, lai kļūtu par vīriem. Jo mums, vispār, kas ir patiesībā svarīgi, mums kā vīriem ir svarīgi mācīties būt vīriem. Kāpēc? Jo mums nebija, kas mūs māca. Ja? Tā kā es domāju, šis būs vislabākais novēlējums mums visiem. Un veids, kā tu vari mācīties dažādas lietas, ir katram savs. Kas iet uz baznīcu, kas iet uz zemesardzi, kas iet uz vīru grupām, kas iet pie psihoterapeita, kas izvēlas kādu citu vieglāku ceļu. Katrs ceļš noteikti aizvedīs mūs tur, kur mēs būsim pelnījuši. Tā kā noteikti vīri izmantojiet palīdzību. Tajā brīdī, kad jūs jūtaties vāji, izmantojiet palīdzību.
Ar šiem vīriem mēs jau pirms tam runājām. Šī ir riktīgi plaša tēma un plaša un dziļa tēma. Tāpēc ar katru no viņiem vismaz stundu garu sarunu varētu veikt. Šis bija tāds, mēs tikai tā bišķītiņu apgrābstījām to tēmu, tā virspusē viņa izveik. Varētu runāt ilgi un dikti, bet tas... Dead battery raksta. Jā, mīļš, paldies. Plaša un dziļa tēma, bet man ir liels prieks, ka šī saruna un šī tēma ir izraisījusi tik lielu interesi. Ar šīm garajām brīvdienām es noteikti novēlu vīri jums meklēt to vietu pie ugunskura un līdz rīta ausmai parunāt par svarīgām, dziļām tēmām arī ar citiem vīriem. Uzredzi!